Vai Irāna un Amerikas Savienotās valstis atsāks karu? No 7. līdz 8. aprīlim tika paziņots par 2 nedēļu pamieru, lai uzsāktu dialogu starp pusēm. Taču 12. aprīlī sarunas apstājās. Sapratīsim, kādas bija problēmas un kādas ir nākotnes perspektīvas. Lielākā spriedze bija saistīta ar Irānas kodolprogrammu. Vēlreiz Amerikas Savienotajām valstīm neizdevās atturēt irāņus no kodolieroču izstrādes turpināšanas. Islāma režīms neuzskata, ka tam būtu kāds iemesls pakļauties ASV prasībām. Pēc mēnesi ilgiem bombardējumiem režīms joprojām pastāv un joprojām spēj nodarīt kaitējumu saviem agresoriem. Savukārt Irāna arī izvirza prasības, kuras Amerikas Savienotās valsts nav gatavs pieņemt. Piemēram, tika ierosināta sankciju atcelšana un kardarbības izbeigšana reģionā. Izrēlai un Amerikas Savienotajām valstīm būtu jāapstiprina uzbrukumi ne tikai Irānai, bet arī visiem tās sabiedrotajiem, piemēram, Hezbollah un Libānai. Visbeidzot, režīms pieprasīja Hormuza kontrolas iegūšanu. Pieņemt šos priekšlikumus būtu tīra sakāve. Trumps to nevar atļauties. Kā reakcija uz neveiksmīgo dialoga mēģinājumu, ASV administrācija paziņoja par jūras blokādi Hormuza šaurumā. Irāna selektīvi atļauj dažām kuģiem šķērsot šaurumu, pieprasot maksāt nodevu. Tādējādi Savienotās valstis cer izdarīt papildus spiedienu uz Irānu, bloķējot katru kuģi, kas maksā šo nodevu. Ja iepriekš šķērsoja tikai daži kuģi, tagad iespējams vairs neviens nešķērsos. Bet vai šāda veida spiediens patiešām liks Irānai atgriezties pie sarunu galda? Pastāv risks, ka tas tikai vēl vairāk sarežģīs jau tās kārto pasaules ekonomiku. Tikmēr Pakistānas starpnieki ir paziņojuši, ka mēģinās organizēt vēl citas dialogu iespējas starp pusēm. Pamieru ievērošana ir nopietni apdraudēta. Abas puses ir gatavas atsākt cīņu, taču tikmēr varētu notikt arī citas sarunas. Un kādas ir jūsu domas par to? Kā parasti, vairāk informācijas atradīsiet komentāros vai aprakstā.